Look, some fun. Oh, joy. Micilī, mūsu ar tēti tūlīt pus mājās, viņi jau piebrauca. Būs mīļais tētis mājās. Kas tur grabinās? Kas tur grabinās? Žēlpa līpiņā. Līpiņā? Andi, kas viņam ukurā? Drēbīts. Kāds drēbīts? Kāpēc viņai basas kājas? Cik ārā ir? 13 grādi. Andi, kas viņai tā ir mana šalle? Vai tad Lībai savas šalles nav? Šito cepuri... Kāds drēbis bija tāds? Nu kā, viņai tā pilns ar cepuriem, ja paskaties, kā tā cepura ir netīra. Viss. Kas tu nezin, kur mums cepurs stāv tajā plauktā. Šalles nāc, viņas stāv augšā antresolā pie ziemas drēbēm. Viņai otrajā atvilknē no augšas stāv garās bikses un trešajā atvilknē no augšas stāv kurpītes normāls. Ārpēc, Lībiņ, kā tu izskaties? Nu, kā tu izskaties? Nu, kā tas teica tev saģērbis? Te nu mēs esam. Dzīvojot kopā ar dažu labu cilvēku, šeit sanāk iegriezties diezgan bieži un labi, ka ir tāda iespēja izrunāties, atcerēties, izdusmoties, ja? Un, teiksim, piemēram, tajā gadījumā cilvēks saka, es nesaukšu cilvēku vārdā, viņš saka, aizēju uz veikalu, paņem bērnu līdzi. Tā es arī izdarīju. Un te pēkšņi, nākot mājās, nezinu, kurienes ir pārmetumi. Kaut es viņas sākās. Bet vai es vainīgs, ka tās drēbes nebija salikts? Un es pēkšņi nevaru iedomāties, kuras drēbes ir jāvelk. Ne viņai bija augsts, saģērbti bija, izskatījās arī kaut cik, ja? Šajā gadījumā pārmetumi manā virzienā ir pilnīgi lieki, ja? Ja cilvēks ar lieliem burtiem neizceļ to, ko viņi grib redzēt, tad es neesmu nekāds psaihiks, ja? Bet mēģināšu. Vai tiešām man ir jāskaidro tādas elementāras lietas, ka koridorā plauktiņā atrodas cepures, ka antresolā pie ziemas drēbēm maisā pašā aizmugurē atrodas šaules, kas ir jāizņem ārā, ka kumodē otrajā atvilktnē no augšas atrodas normālas bikses, un ka kumodē trešajā atvilktnē no augšas pašā aizmugurējā stūrī sarkanajā maisiņā atrodas rudens kurpītes. Vai tiešām šādas lietas cilvēks nevar saprast? Vai tiešām man ir jāsaliek tā kā mazam bērnam viss? Es vienkārši ceru, ka viņas tajā veiklā neviens neredzēja. Andi, kas te ir pa zeķi? Kas šitās pa zeķiem vienmēr? Tās ir manas vakardienas zeķis. Nu, tad visi jāliek vaļas kastē. Ne, tās es vilkšu tad, kad es iešu uz darbiņu. Nu, bet tad, Andi, šitādi smirdīgs viss istabnums, smird pēc tām zeķiem. Bet es viņu noliku pie savām drēbēm, pie savām biksēm, kuras es Kas šitās ir pa zeķiem? Tās man sporta zeķis. Nu, kur viņām ir jāatrod? Ak, Dieni, tu zini, kā viņas smird vispār? Tu nejūti? Rītdien arī iešu uz treniņu. Nu, bet tad tev vajag kaut kādu smirdīgo maiņus, kur likt visu savus smirdīgās zeķis. Kas šitās tādas ir? Kāpēc visur zeķis pa istabām? Tās man ir tagad šodien zeķis. Nu, tad vēl savu šodien zeķis nemētāju. Ja tīrās drēbes ir jāliek skapī, netīrās ir jāliek vaļas kastē, es nesaprotu. Miķel, mums nav viegli dzīve, teikšu godīgi. Un ziniet, kas ir pēc dīvainākais? Ka tad, kad mums ir kaut kur jāiet, kaut kur jāsteidzās, viņam nekad nav tīru zeķu. Viņam nekad nav zeķu, ko vilkt mugurā. Vienmēr viņš, ejot ārā no mājas, saka, vajadzētu šodien aiziet atcerēties nopirkt zeķis veikalā. Bet tad, kad es ieju istabā, man tāda sajūta, kas tās zeķis no zemes izauga. Pilns ar zeķiem, vienkārši. Un ja vēl viņas būtu normāls tīra zeķis, jūs tāda kā smird vienkārši. Es pat nevaru pateikt pēc kā, tur pat nesmird vairs pēc sviedriem, bet pēc kaut kāda sajaukumu, tā kā es nezinu, miķelīšu kakas ar sinepēm un vecu sieru. Nē, tādā ziņā, zin kā,
Tad, kad šo vērtību grib precēt, ir jāpiecieš kaut kāds, kaut kāds lietas, kuras vienkārši ir paši par sevi saprotams. Jā, vīrietim plaukts ir. Lielākais plaukts istabā tas grīda. Jā, vīrietis ir tāds, kurš var uzvilkt 2 dienas pēc kārtas viens un tās pašas zeķes. Jā, bez problēmām. Un vīrietis ir ekonomisks, taupīgs un tam līdzīgi. Kurš maksā par elektrību? Kurš par ūdeni maksā? Ja es gribētu mazgāt zeķus katru dienu, cik tas izmaksāt? Bet es arī nemāku mazgāt tās zeķes, tāpēc ir jāpiecieš. Bet tādā ziņā, šī filozofija nes man cauri dzīvei. Nu, jūs jau gatavi būsiet? Jā, tu lītās man tur viens niķojās, es uzlikšu līdzi. Uz kurien tad mēs iesim? Uz kur kafēnītes mēs iesim? Es nezinu, tu saģērbusies? Es esmu saģērbusies. Ļoti labi, iesim. Ģēr miķelīti. Es te varētu viņu arī ģērt, es nezinu, vai šeit viņu ģērēs, bet principā jā. Uz kurien tad iesim? Tu bērns nemierīgs paliek, uz kuriem ies? Es zinu, kā varbūt nav tomēr. Jo, kas ir? Nav pa noteikti. Nu, kas ir? Kas paliek? Nē, te gribēja iet, un te negribēja. Nē, Meķeli, tev tramdu un man tramdu. Tas taču ir elementāri. Ja sieviete saka, ka kaut kas nav kārtībā, tad kaut kas nav kārtībā. Ja sieviete saka, ka nekas nav noticis, ka viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka pilnīgi nekas nav kārtībā. Un konkrēti par šo gadījumu. Viņam vienkārši vajadzēja pateikt, ka es labi izskatos. Viņš vienkārši nepamanīja, ka man ir jauna kleita uzvilkt mugurā. Es nezinu, citreiz. Citreiz vienkārši ir tāda sajūta, ka viņš man skatās kaut kur tieši garām. Vajadzēja pateikt, ka man ir skaista kleita uzvilkt mugurā. Es man 2 bērnus dzemdējusi. Kas? Kas? Nopietni? Viss gribēja ēst? Pēkšņi negribēja ēst? Nu? Viss saģērbušies, nav saģērbušies, tad te ies, neies. Tā kā tāds muļķīts. Viss jūtos tā kā muļķīts. Un ko es izdarīju? Kas bija? Tādā ziņā. Tu vari uzgrauzt supu. Es jau, vakariņas ir jau, kas mums ir? Jā, tev būs tomāti. Tas ir viens tomāts. Tā ir 1 porcija augļu. Tomāts ir augļu būtībā, jā. Es pielikšu krējumu, pielikšu vēl 7 tomātus un tad varētu ēst. Tu vari paņemt vēl 1 tomātu, bet krējumus izmet ārā, krējumu mēs vairs nelietosim. Ir jādomā par holesterīnu līmeni asinīs, un es arī skatos, ka tu tomēr esi nedaudz pieņēmies svarā, un tev būtībā būtu man jāsaka paldies, ka es rūpējos par tevi. Tad, kad ģimenē aug mazi bērni, tad tas ir tā pašsaprotam, ka mēs sākam vairāk piedomāt, es sāku vairāk piedomāt pie veselīga uztura. Un, nenolieksim, ja kā arī kādam no mums ģimenē ir nedaudz nosliedis uz lieko svaru, tāpēc es esmu tagad nolēmusi izslēgt no ēdienkartes piena produktus, baltos miltus, kartupeļus, treknu gaļu, būtībā jebkādus saldumus, jebkādus pusfabrikātus, gāzētus dzērienus, saldinātus limonādus, cukuru. Nu jā, tās ir tās galvenās produktu grupas, ko es esmu nolēmusi izslēgt. Un Andim, jā, būtībā 1 porcija augļu, tā ir 1 porcija augļu. Un varbūt no sākuma viņš bija nedaudz skeptisks par šo jauno pieeju, bet es redzu, ka viņš arī ir tā kā jau saprats šo veselīgu uztura nozīmīgumu. Un man prieks, ka mēs esam uz vienu viņu šajā jautājumā. Mēs esam uz vienu viļņu. Mēs esam izslēguši no
ēdienkartes, viss teknos produkts. Gāļu, sīru, krējumu. Tad, kad paiet brokastis, es saku, man jāiet uz tualeti. Tad, kad mēs pēdam pusdienas, es saku, man ļoti gribās uz tualeti. Un šeit es sēžu ilgi. Un tas labākais ir, ka mēs tiešām esam uz vienu viļņu. Nu, ko dari? Es te postos. Ko dari? Tāni, bērnu klātbūtnē. Tu esi bērnu klātbūtnē, nedaudz puķi tev. Tev vispār tikai viena doma prātā. Tu būtu man paprasījis, kā man šodien gāja. Tu man arī neuzprasīji, kā man gāja. Es vienkārši savu sīru gribēju samīļot. Nē, redz, nevajag. Nevajag, redz. Tu domā, ka man nav jūtu? Vīrietis arī jūtīgi būtne. Vīrietim arī vajag maigumu. Jā. Un samīļoties arī nenāk par skādu šādi tad. Visu laiku jālūdzās. Nē, es vairs nelūkšos. Es esmu atradis citu objektu, ar ko mīļoties. Tedī, tu man saproti. Nē, nu, es jau neesmu pret fizisku tuvību kā tādu, nu, tā principā. Bet citreiz liekas, nu, ka tas ir vienīgais, ko viņš vispār no manis grib, nu, kas tas kaut kāds apgremstāmies objekts vairāk nekas, vai tad nevar man paprasīt vienkārši, nu, vispirms, nu, kā tev šodien gāja, vai, nezinu, vai nevajag tev kaut ko palīdzēt, nomazgāt traukus, vai veļu izkarināt, vai uz veikalu aiziet, vai atkritumus iznest, vai bērnus ielikt vannā, nu, tādas vienkāršas lietas, it kā, kam vajadzētu tomēr būt primārajām, ja? Bet tā, es neesmu pret fizisku tuvību, nu, tā kā tāda, principā. Es vairs, ja godīgi, nefilmēšos. Look, I'm fine. Oh, joy.